2011. gadā. 3/4 reģionu un mazpilsētu iedzīvotāji Latvijā neatsaucas uz darba piedāvājumiem, jo uz iespējamo darba vietu jāmēro pārāk tāls ceļš. Tomēr jau 7 mēnešus cilvēki, kuri nevar atrast darbu savas dzīvesvietas tuvumā, var saņemt pabalstu ceļa izdevumu sekšanai, un šīs atbalsta veids ir kļuvis ļoti pieprasīts. Plašāk stāsta Natālija Valdniece. Lai nokļūtu līdz savai darba vietai zemnieku saimniecībā Madaras, kas atrodas Ogres novadā, Annai Smalkajai jāmēro gandrīz 30 km no rīta un tikpat vakarā atpakaļceļā uz mājām Aizkrauklē. Savā pilsētā viņa nevarēja atrast darbu gandrīz gadu, tāpēc, kad Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki izstāstīja par grāmatvedes vakanci Ogres novadā, uzreiz piekrita. Domāju, ka jāstrādāšu zemnieku saimniecībā. Jā, tā braukāšana ir pasmaga, bet, ja uz vietas nav darba, tad ir jābraukā. Tad nekas cits neatliek, jāstrādā. Cilvēkus jāaicināt, lai viņi piesakās, lai viņi iet interesējas, jo tas ir atbalsts. Ceļam tā arī aiziet, ir dienā brauc un aiziet 100 lati. Mobilitātes pabalstu transporta izdevumu sekšanai cilvēki saņem 4 mēnešus. Kopsumā tie ir 280 lati. Pabalsts domāts darba meklētājiem, kuri nestrādā vismaz 2 mēnešus. To iespējams saņemt, ja jaunā darba vieta vismaz 20 km no dzīves vietas. Tā nedrīkst būt Rīgā. Pabalstu piešķir vai nu transporta izdevumu sekšanai regulāriem braucieniem no dzīves vietas uz darbu un atpakaļ, vai nu dzīvokļa īrei. 7 mēnešu laikā, kopš tiek piešķirt šāds pabalsts, uz to pieteikušies 128 cilvēki. 45 no viņiem pabalsta izmaksa ir beigusies, taču cilvēki šīs darba attiecības turpina pie tā paša darba devēja, kur ir uzsākuši. Uz Talda Cēsis, Cersvēnas novads, uz Gulbenes novadu brauc. Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve skaita reģionus, no kurienes un uz kurieni cilvēki brauc strādāt. Viņas prāt šīs palīdzības veids ir sevi attaisnojis. Tieši tā, ja cilvēks dzīvo savā dzīvesvietā, savā novadā, savā pagastā, un tur jau ilgstoši nav piemērotas darba vietas, un cilvēkam nav rocības sekt ceļa izdevumus vai īrēt kaut kur dzīvokli, un viņš tāpēc neizskata darba piedāvājumus ārpus savas dzīvesvietas, tad šobrīd ar mobilitātes atbalstu, šo te finansu atbalstu, ir cilvēkam iespējams palūkoties arī nedaudz tālāk, ārpus savu pagastu robežām. Arī tādi gadījumi mums ir bijuši, ka ar mūsu atbalstu cilvēks ir pieņēmis lēmumu, ir devies tālāk darba meklējumos no savas dzīvesvietas, uzsācis darba attiecības, ir socializējies. Visvairāk pēc šāda atbalsta vērsušies Rēzeknes, Ludzas, Jelgavas un Aizkrauklas iedzīvotāji. Pagaidām zināms, ka pabalsta piešķiršana notiks līdz gada beigām, taču visticamāk šis projekts turpināsies arī nākamgad. Natālija Valdniece, Ilmārs Roķis, LNT. San Diego zooloģisko dārzu